Esiet sveicināti podkāsta Valmierīgas sarunas klausītāji. Starptautiski koncerti no latviešu grupas Tautumeitas līdz senās Ķīnas ritmiem, radikālu folkpanku un ziņģēm, divas skatuves, cirka mākslinieki, dažādu tautu virtuve, mierīgas un nemierīgas zvilnētavas, izklaidējoši izglītojošas meistarnīcas, ugunīga performance un krāšņa izklaides programma visai ģimenei. Tā sevi piesaka Valmiermuižas etnomūzikas festivāls, kas Valmiermuižu pieskandinās jau 18. jūlijā. Par to, kas gaidāms festivālā, vairāk pastāstīs festivāla rīkotāja komandas pārstāve Sabīne Vandāna un festivāla uguns performances veidotāja multimediju māksliniece Zane Zelmene. Esiet sveicināti studijā. Labdien! Sveiki! Un sākumā man šāds jautājums jums. Kādu valstu mūziķi kāps uz festivāla skatuvēm? Un kā jūs raksturotu šī gada festivāla māksliniekus? Dzirdēts pieteikums no Igaunijas līdz Eirovīzijai, no tradicionāliem instrumentiem līdz elektronikai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī šogad festivālā aptversim dažādu plašumu geogrāfiju un dažādas tautas, kas pie mums viesosies. Un šogad ir sanācis tā, ka īpaši uzsvars tieši ir uz mūsu kaimiņiem, Igauņiem, kas dažādos sastāvos arī kopā ar citu valstu pārstāvjiem viesosies pie mums festivālā, bet tādi tālākie viesi būs Manhu no Ķīnas. Līdz ar to tas, laikam, būs viens no tālākajiem brauciediem, kas pie mums festivālā ir bijis. Līdz ar to ļoti gaidām šo satikšanos ar, es teiktu, pavisam atšķirīgu kultūru, ko arī tad varēsim dzirdēt etnofestivālā. Taču neaizmirsīsim arī par vietējiem. Tie ir pārstāvēti dažādos žanros, gan tādā etnopopā, tātad tautumeitas, kas ir uzstājušās ne tikai Eirovīzijā, bet arī Glastonberijā un pieskandinājušas daudzas citas skatuves, bet arī tādus nebēdnīgus folkpunk pārstāvjus, kā Grēcīgie partizāni redzēsim, un arī latvieši, kas būs, ir Sventava, kas vairāk spēlēs tādu ziņģu mūziku un dancojamu festivāla izskaņā. Vēl no tādiem kopsadarbības projektiem noteikti ir jāpiemina, ka pie mums šogad viesosies Tell Your Birds, kur ir dalībnieki no Latvijas, Igaunijas un Itālijas, Baltic Trio, kur apvienojušās visas trīs Baltijas valstis. Katrs mūziķis ir no savas valsts un pienes savu skanējumu. Un arī Sunhorse, kur saspēlējusies ir dāma no Latvijas un kungs no Amerikas. Jā, man vēl prātā nāk arī viens no iepriekšējiem gadiem, kad arī tikpat tālu vieslaikam bija no Mongolijas. Joprojām šad un tad mēģinu atrast Spotify viņus paklausīties. Prieks dzirdēt, jo tas ir īstenībā arī tāds viens no izaicinājumiem, ka daži šie mākslinieki ir ļoti maz sastopami dažādās straumēšanas vietās, un tad festivāls ir tas īstais brīdis, kur viņus redzēt un dzirdēt pilnā skanējumā, bet pēc tam ir drusku jāpieliek pūles, lai varētu pieglabāt savā mūzikas sarakstā. Tika pieminēts arī tautumeitas. Es nezinu, vai visu drīkst un vajadzētu atklāt, bet kaut kas īpaši par viņām tieši festivāla sakarā. Ar tautumeitām ir tā, ka viņas atgriežas festivālā, jo viņas bija nesen sākušas spēlēt Latvijas mūzikas skatuvē vēl tāds jaunatklājums, un tad mēs viņus uzaicinājām pie mums uz Valmiermuižu, kas jau bija pirms kādiem 8 vai 9 gadiem, tagad precīzi neatceros, bet jā, man patīk, ka ir šis atgriešanās faktors, un tad mēs varēsim redzēt, kā tad tautumeitas ir mainījušās, jo gadu laikā viņas ir ļoti daudz darbojušās, koncertējušas, veidojušas jaunu mūziku, un pat arī izlaidušas jaunāko albumu, kas bija tieši veltīts Jāņu dziesmām. Es domāju, ka kaut kas arī no tā noskanēs etnofestivālā. Tā izklausās, ka šī būs iespēja vienu vietu uzzināt, cik dažāda var būt etnomūzika.
Bet varam arī teikt, ka aicinām arī tos, kuriem tuva ne tikai etnomūzika, bet arī tie, kas vēl to nav atklājuši. Es domāju, ka noteikti, jo ikdienā nav jāklausās etnomūzika, lai šis notikums varētu šķist interesants un ausī tīkams. Jo, manuprāt, ka tas pārsteigums, ko var sagaidīt festivālā, ir tas ārpus ikdienas, tie ir svētki, tas ir notikums. Līdz ar to šeit varēs sagaidīt visdažādākos žanrus, līdz ar to arī tie, kas ikdienā klausās pavisam cita veida mūziku, atradīs sev ko interesantu un tuvu un noteikti kaut ko arī jaunu atklās. Un tieši varbūt vairāk varat atšifrēt arī, kā notiks šī Latvijas un Igaunijas mūziķu satikšanās. Jā, šeit satikšanās būs, es teiktu, pat tādās vairākās krustcelēs. Sāksim ar to, ka pie mums viesosies Etno Estonia, kas ir starptautisks projekts, jeb mūziķu nometne, kas oriģināli ir sākusies Zviedrijā un pēc tam Igaunijā un ļoti daudzās citās pasaules valstīs. Un viesosies vesels orķestris pie mums festivālā un atklās to ar mums vēl nav nejausmas, kā tas skanēs, jo viņi paši vēl nezina. Viņi vēl tikai satiksies jau pēc dažām dienām, lai radītu šo programmu. Bet tāds pamatīgākais mūsu kopdarbs ar Igauniem ir Interreg Estlata programmas ietveros. Mums ir projekts Same but Different, jeb līdzīgi, bet atšķirīgi, kur mēs sadarbojamies ar Kanelas spēlētāju Mariju Kalkunu un tikko aizvadījām rezidenci kopā arī ar Laimu Jansoni, kur viņas kopā radīja īpašu programmu, kur saspēlēsies kokle un kanela, kas ir ļoti tādi radniecīgi instrumenti, taču ar mazām atšķirībām. Un to arī tad dzirdēsim festivālā. Un tāpat arī šogad draudzējamies ar Aigu Omu festivālu, ko rīko Marija Kalkuna. Tepat netālu, nedaudz aiz apes, Igaunijas pusē, jeb Dienvidu Igaunijā, kur arī varēs viesoties tieši pirms Valmiermuižas etnomūzikas festivāla no 15. līdz 17. jūlijam, un tad braukt ciemos pie mums, lai noslēgtu šo visu etno nedēļu ar Valmiermuižas notikumu. Jā, šajā rezidencē satikās ne tikai mūziķi, bet arī videomākslinieki. Es sadraudzējos ar igauņu videomākslinieci Piret, ar kuru kopā mēs taisījām un vēl joprojām taisam līdz festivālam vizualizācijas, kuras mēs spēlēsim dzīvējā Laimas Jansones un Marija Kalkunas performancē. Bija ļoti liels prieks piedalīties arī šajā rezidencē, un man ļoti iedvesmoja tieši koklas skaņas, un es pat domāju, ka es varētu sadarboties ar koklas spēlētājiem arī savā uguns skulptūras performancē. Jā, un par neatņemamu festivāla notikumu kļuvis uguns rituāls. Ko varam atklāt? Ko pieredzēs festivāla apmeklētāji? Man ir ļoti liels prieks pārņemt šo stafeti no iepriekšējo gadu uguns māksliniekiem. Tā es viņus varētu saukt, jo es pēdējo reizi šajā festivālā viesojos 2019. gadā, kad bija šī lielā, milzīgā ugunsbumba, un man bija tā sajūta, ak, Dievs, es gribu kādreiz kaut ko līdzīgu uztaisīt, un es esmu šeit. Jā, un mana performance būs nedaudz savādāka, jo es šīm te skulptūrām pieeju savādāk nekā varbūt tradicionālie uguns skulptūru mākslinieki. Vairāk no tādas laikmatīgās mākslas puses, jo ar uguns skulptūrām es sāku nodarboties jau 2014. gadā, kad es sāku viņas ieviest savos video darbos. Es veidoju dabā šīs skulptūras, aizdedzināju un filmēju, kā viņas iekļauju šajā vidē. Tā kā šis būs tāds pirmais publiskais notikums man, kad es to rādu plašākai sabiedrībai, klātesošai šai uguns skulptūrai. Jā, un šī uguns skulptūra būs par saules tēmu. Es ļoti aizrāvos ar Vairas Vīķes Freibergas grāmatām par saules dainām,
kur viņa bija pētījusi, cik dažādas ir saules mūsu tautas dziesmās. Tā kā man varēs šajā festivālā aplūkot dažādas saules. Man vienmēr ir tas jautājums, vai nav žēl noskatīties, ka tas viss ir aizdedzināts un tas brīdis ir tik īslaicīgs un gaistošs. Nē, man īstenībā šis brīdis tieši pretēji ļoti patīk. Tas, cik īslaicīgs mirklis tas ir. Un ir tāda pacelājoša viegluma sajūta, kad tas darbs sadeg. Jo pirms tam es taisīju arī šīs skulptūras no latvāņiem, Sosnovska lielajiem indīgajiem. Un tas, ka viņi deg, tur vēl bija tāda papildus dimensija tam visam. Bet, jā, diemžēl šoreiz man latvāņi nebūs. Varbūt būs latvāņu tērps, to vēl redzēsim. Tas būs pārsteigums. Kā notiek gatavošanās uguns rituālam? Vai ņemta vērā ir arī šī gada festivāla tēma paralēles? Spēja saskatīt vērtības, kas mums ikdienā rit līdzās? Jā, protams. Sāku jau gatavoties diezgan agri pavasarī, vajadzēja pat vēl agrāk īstenībā ziemā, jo es lasu niedres pie Daugavas un vēl citās vietās, kur viņas ir pieejamas. Un, jā, niedrēm ir simboliska nozīme folklorā. Tās ir tāds starpstāvoklis, viņas aug upēs, starp arī vairākām pasaulēm, starp karu pasauli, mūsu pasauli. Tur ir daudz ko pētīt, un tas man ļoti aizrāva. Tāpēc, jā, ir paralēles manā darbā. Ļoti patīkami, ka mums tas mazais pirmais eksperiments paskatīties, kā deg, norisinājās māja beigās, jau mans pieminētajā rezidencē, kur arī Zana piedalījās. Līdz ar to bija tāds maģisks mirklis, kā būs. Un tad ir tāds neliels tīzerītis, šādi tas varētu izskatīties. Un tad tagad norisinās tas pārējais process, kā tikt galā, iedodot lielāku mērogu un kā varbūt novērst dažas lietas, ko mēs pamanījām. Kāda loma ugunī ir kopīgajā etnomūzikas festivāla stāstā, jo tas katru gadu atkārtojās? Uguni, es teiktu, ka mēs saistām ar to dzīvīgumu, jo arī pats festivāls ir ļoti dzīvs. Mēs varam likt kādu programmu mēs gribam, bet vienmēr būs šie elementi, kas norisināsies tieši uz vietas, ko mēs varbūt nevaram paredzēt, vai arī ko rada paši apmeklētāji vai mākslinieki, parādot to, ka tas ir ļoti dzīves pasākums, un tāpat arī dzīvā mūzika, protams, un viss pārējais. Un uguns ir tāds pamatelements, viens no, kas apliecina šo dzīvīgumu un kaut kādā veidā to nepieradināto sajūtu. Un spēlēties ar uguni vienmēr ir gan aizraujoši, gan arī mēs no tā, protams, uzmanīties, un tādā ziņā arī savaldīt uguni liekas tāda ļoti patīkama maģija, kas tajā visā veidojas. Tāpēc, jā, uguns festivālā ir bijis kā tāds dzīvības simbols un turpina arī būt. Malmieru Muižas etnomūzikas festivālā būs ne tikai koncerti uz 2 skatuvēm, bet arī meisternīcas, radošas aktivitātes un amatnieku tirdziņš. Turklāt meisternīcām būšot īpaša loma pat pieskaršanās mistiskām tēmām. Kas gaidām šajā programmā? Ja var atklāt kaut ko vairāk. Jā, protams, mēs esam salikuši mūsuprāt tādu diezgan mistisku un pašiem interesantu programmu, kur ir gan tādas stabilas vērtības kā amatnieku tirdziņš mazā formātā, gan arī dažādi tautu virtuves, izjādes ar zirgiem, kas arī, manuprāt, ir tāds, mums tas ir ierasts festivāla kontekstā, bet droši vien, ka apmeklētājiem, kas nav bijuši festivālā, tas liekas kaut kas atšķirīgs, ka turpat festivāla teritorijā var izjāt ar zirgu vai poniju. Tā kā tas ir
Tāda viena sadaļa, un tad mēs katru gadu arī domājam par to, kā dažādas amatniecības prasmes un zināšanas nodot festivāla apmeklētājiem. Un tad šeit arī mums nāks tālāk igauņi, jeb igauņu amatnieki, kas tad rādīs, kā tapināt kanneles, sudraba rotas, kā aust no otrais pārstrādātajiem materiāliem. Un vietējie būs sagatavojuši arī tādas praktiskas darbošanās, kā pastalu darināšanu, un kaut ko baudīsim arī no kulinārajiem gardumiem. Bet tā mistiskākā sadaļa laikam būs, mums ir 2 lekcijas ieplānotas, kur vienā Harijs Vagrants runās par nāvei tuvajām pieredzēm, kas ļoti saslēdzas ar šo paralēlo pasauli un paralēlēm un ko mēs tur zinām, ko mēs tur nezinām, kādas ir bijušas šīs pieredzes, bet tādā atkal tradicionālākā un folkloras kontekstā Sandrs Laime runās par raganām, spīganām un laumām un kā tas ir attēlots dažādos folkloras materiālos, kur tad katrs varēs droši vien atpazīt arī kaut kādus tipāžus. Un sarunas noslēgumā es jums abām vaicāšu, kāpēc apmeklēt festivāli? Tāds īsts aicinājums. Kas būs tas īpašais? Manuprāt, pavērst savus apziņas apvāršņus, paplašināt savu redzeslauku. Jā, es ļoti piekrītu Zanai. Man likās vienkārši interesanti, ko tu pateiksi. Es teiktu, ka paskatīties, cik mēs paši esam interesanti, gan kā latvieši, gan kā dažādas citas tautas, ko mēs cits no cita varam mācīties, skatīties, izzināt. Un man liekas, ka tā etnomūzika jau arī ir par to tādu līdzību un atšķirību meklēšanu, bet saprast, ka mēs visi esam uz kaut kāda diezgan līdzīga viļņa un līdzīgās sajūtās. Un man vienmēr ir prieks par etnofestivāla apmeklētājiem, ko arī citi ir uzsvēruši, ka mums ir tik patīkama publika un ir droša vide. Un, līdz ar to ir, manuprāt, liela iespēja satikt līdzīgi domājošos vai arī tieši pretēji atšķirīgi domājošos, un tad var izvērst dažādas diskusijas. Paldies jums par sarunu un tiekamies Valmiera Muižas etnomūzikas festivālā 18. jūlijā. Vairāk informācijas etnovalmiermuiža.lv. Tiekamies!